Cienījamie kolēģi, draugi un visi labie ļaudis. Šodien, kā redzat, arī man beidzot ir papīra kaudzīte priekšā. Esmu gatavojies. Pirms programmas prezentēšanas vēlos jūs mazliet uzrunāt par to, kas ir Latvija. Vai Latvija ir kā neatkarīga un suverēna valsts. Šodien daļa mūsu sabiedrības saka, Latvija ir brīva, Latvija ir neatkarīga. Bet vai tā ir patiesība? Vai mēs patiesi esam brīvi? Vai mēs patiesi esam suverēni? Šis jautājums nav tikai teorētisks. Tas ir jautājums par mūsu nākotni, par mūsu bērnu nākotni, par mūsu tautas dvēseli. Neatkarība nav tikai karogs un himna. Neatkarība nav tikai satversme vai vārdu uz papīra. Neatkarība ir spēja pašiem noteikt savas dzīves saturu. Suverenitāte ir vara pieņemt lēmumus par savu valsti, bez svešām rokām, kas nosaka, kā mums dzīvot, kā mums strādāt, kā mums aizsargāt savu valsti un tautu. Draugi, kolēģi, labie ļaudis, neatkarība sākās ar 5 stūrakmeņiem. Jūs visi tos labi zinat. Tātad pirmais stūrakmens ir teritoriālā integritāte. Jā, šobrīd Latvija kontrolē savus zemes, jūras un gaisa telpu, bet uz mūsu zemes stāv ārvalstu karaspēks. NATO spēki palīdz mums aizsargāties. Tas ir drošības jautājums. Tomēr vai patiesi mūsu zeme ir tikai mūsu šajā kontekstā? Neatkarīga valsts sākās ar savu zemi. Politiskā neatkarība ir otrs stūrakmens. Daudz lēmumu Latvijai svarīgo šodien tiek pieņemti Briselē, nevis Rīgā. NATO dalība nosaka daļu aizsardzības stratēģijas. Jā, mums ir sava valdība, bet cik daudz no tās spējas pieņemt patiesi neatkarīgus lēmumus mums ir palicis? Cik? Neatkarība ir vara pieņemt lēmumus par savu tautu. Trešais no stūrakmeņiem ir ekonomiskā suverenitāte. Mēs esam Eirozonā. Mūsu valūta nav mūsu pašu. Eiropas Savienības regulas nosaka nodokļus, tirzniecību, lauksaimniecības politiku un tā tālāk. Mēs esam spēcīgi pakļauti ārējām ekonomiskām un finanšu varām. Neatkarība nav tikai politika. Tā ir mūsu kabatas un nākotnes kontrole. 4. no stūrakmeņiem ir pilsoniskā un kultūras identitāte. Latviešu valoda, mūsu vērtības, mūsu izglītība. Tās ir mūsu tautas dvēseles. Ja tās izzūd, mēs kļūstam par svešu ideju vergiem. Ja mūsu bērni augs bez savas kultūras, mēs zaudēsim pašu sirdi. Neatkarība ir mūsu dvēsele. Un 5. ir starptautiskā atzīšana. Latvija, jā, ir starptautiski atzīta. Tas ir fakts, ko mēs nevaram ignorēt. Bet atzīšana vēl nenozīmē pilnīgu kontroli par savu likumdošanu, ekonomiku vai kultūru. Tā nenozīmē, ka mēs drīkstam ļaut svešām idejām diktēt mūsu nākotni. Pat, ja pasaule tevi atzīst, patiesi brīvība ir tad, kad tu pats lemj par savu valsti. Iedomāsimies lineāru tādu skalu, kur 0, kad mums nav savas valsts, un 100%, tad, kad ir pilnībā pārvaldīta. Tad šobrīd, ņemot vērā 4 noteicošos pilārus – teritoriju,
politiku, ekonomiku un pilsoniskās kultūras identitāti, mēs redzam, kad teritoriālā integritātē mūsu pašnoteikšanās ir palikusi tikai 70% robežās. Politiskajā neatkarībā mums ir tikai vairs 60%. Ekonomiskā suverenitāte ir pilnīgi zaudēta. Mums ir palikuši 30%. Pilsoniskā un kultūras identitāte ir tikai vairs 60% robežās. Šeit mēs ļoti labi saskatām, ka neatkarība nav pašsaprotama. Tā nav garantēta. Tā mums ir jāizstāv. Bet vai mēs varam atgriezt Latvijai posmi? Es teikšu, jā, mēs to varam. Ceļu uz neatkarību es gribētu balstīt uz 4 stūrakmeņiem un sākt ar ekonomisko suverenitāti. Zem šī stūrakmeņa mēs varam ielikt tādas lietas kā diversifikāciju, strateģisko ražošanas atjaunošanu, enerģētikas neatkarību, valsts finanšu instrumentus. Kontrolēt savu ekonomiku. Tas nozīmē kontrolēt savu nākotni. Politiskā suverenitāte. Liksim apakšā šeit stiprināt iekšējo lēmumu pieņemšanu, juridiski aizstāvēt nacionālos lēmumus, aktīvi veikt sarunas ar Eiropas Savienību. Kad mēs paši spēsim lemt, mēs patiesi būsim brīvi. Pilsoniskā un kultūras identitāte, izglītība, kultūra, mediji, ģimenes, garīgās vērtības, saglabāt kultūru, un tava valsts dzīvos vienmēr. Teritoriālajā integritātē mums nav īstu datu. Mums jāveido zemes atpirkšanas fondi, drošības un administratīvās reformas. Mums ir jākontrolē sava zeme, un tā mēs atgūsim kontroli pār savu valsti. Draugi, kolēģi, visi labie ļaudis. Tas būs darbs, kas prasīs neatlaidību un drosmi. Bet tas ir darbs, kas jādara šodien, jau šajā brīdī. Mēs, politiskā partija, suverēnā vara, esam gatavi uzņemties šo atbildību. Balstīsim to uz 5 mūsu punktiem. Veiksim suverenitātes auditu ar 6 mēnešu rīcības plānu. Veiksim sabiedriskās kampaņas, lai katrs saprot sekas un iespējas. Reformu paketi publiskajos iepirkumos, drošībā, infrastruktūrā un medijos tai skaitā. Veidosim diplomātiskās sarunas ar Eiropas Savienības parlamentiem, lai aizstāvētu mūsu Latvijas tiesības. Sagatavosim juridiskos instrumentus nacionālo lēmumu aizstāvēšanai. Tas ir tas pats minimums, kas mums ir jādara. Draugi, kolēģi un labie ļaudis. Neatkarība tā nav dāvana no pagātnes. Tas nav kaut kas tika dots mums pirms 30 gadiem un ko mēs varam tikai paturēt sev. Neatkarība ir jācīnās, jāizstāv un jāatjauno katru dienu. Ja tu neesi gatavs cīnīties par mūsu valsti, tava valsts nekad nebūs brīva. Šodien mēs stāvam šeit un sakām, mēs rakstīsim Latvijas vēsturi ar darbiem, ar ticību, ar drosmi. Mēs esam Latvija, mēs esam brīvi un mēs cīnīsimies, lai tā paliktu. Paldies jums! Man arī ir ticis tas gods nolasīt politiskās partijas suverēnā vara programmu. Es centīšos bez emocijām, kaut man tādas ir grūti noturēt, tāpēc ķeramies klāt.
Suverēnā vara ir vienojošs spēks, kas sapulcina drosmīgākos, spējīgākos un darbīgākos Latvijas cilvēkus ar kopīgu mērķi – atjaunot Latvijas politisko, ekonomisko un garīgo suverenitāti. Mēs ticam Latvijai, kas pati lem savu ceļu, pati nosaka savu nākotni un pati sargā savas vērtības. Latvijas valsts suverēnā vara pieder tautai, ne birokrātijai, ne ārvalstu interesēm, ne ideoloģiskām struktūrām. Mēs iestājamies par valsti, kur cilvēks ir brīvs savā pārliecībā, darbos, atbildībā un ticībā. Mēs piedāvājam 5 punktus. Pirmais – tautas vara, pārliecības brīvība un politiskā pašnoteikšanās. Mēs ticam, ka brīvība sākas ar iespēju domāt un lemt pašiem. Tautas vara nozīmē tiesības ne tikai vēlēt, bet arī ietekmēt lēmumus starp vēlēšanām. Pārliecības brīvība ir tiesības dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, netiekot pakļautam ārējam spiedienam. Mēs stingri iestājamies par tautas politikas pašnoteikšanās atjaunošanu, stiprinot referendumu un sabiedrisko iniciatīvu nozīmi. Par tautas vēlētu prezidentu un Saeimas vēlēšanas sistēmu maiņu. Par valsts lēmumu neatkarību no ārējiem politiskajiem un ekonomiskajiem diktātiem. Par brīvu viedokļa, ticības un pārliecības paušanu, nepieļaujot cilvēku diskrimināciju viņu uzskatu dēļ. Sabiedrības reāla līdzdalība pārvaldē un likumdošanā, lēmumu caurskatāmu pieņemšanu. Mediju brīvību un objektivitāti, tautas tiesībām uz patiesu informāciju. Otrs bloks ir ģimene, sabiedrība un nacionālās vērtības. Stipra valsts sākas stiprā ģimenē, kur bērni tiek audzināti cieņā, mīlestībā un atbildībā pret sevi un savu zemi. Mēs aizstāvām tradicionālās ģimenes vērtības un laulības institūta nozīme. Bērnu audzināšana cieņā pret tēvzemi, vecākiem un darbu. Papildu atbalstu viena vecāka ģimenēm, adoptētājiem, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Sabiedrības saliedēta un solidaritāte, kur savstarpējā cieņa un palīdzība kļūst par dzīvesveidu, nevis izņēmumu. Trešais bloks – taisnīgums, ekonomika un saimnieciskā pašnoteikšanās. Ekonomiskā pašnoteikšanās ir politiskās brīvības priekšnoteikums. Mēs ticam, ka Latvija var un tai jābūt saimniecei savā zemē, savās ražotnēs, mežos, laukos, ūdeņos un bankās. Mēs iestājamies par valsts ekonomiskās suverenitātes atjaunošanu, atbalstot vietējo ražošanu, enerģētiku un kapitālu. Zaļā kursa politisko noteikumu izvērtēšana Latvijas iedzīvotāju interesēs. Pārtiks, enerģētikas un finanšu pašpietiekamība, lai Latvijas iedzīvotāji nebūtu atkarīgi no ārējiem piegādātājiem. Godīgu nodokļu sistēmu un korupcijas apkarošanu, kas garantē nodokļu maksātāju līdzekļu liederīgu izmantošanu. Valsts un pašvaldību uzņēmumu pāredzamu pārvaldību un sabiedrisko līdzekļu aizsardzību. Reģionālo attīstību un pašvaldību pašnoteikšanos, nodrošinot darba vietas un kvalitatīvus pakalpojumus arī ārpus galvaspilsētas. Digitālo un tehnoloģisko neatkarību, sargājot Latvijas iedzīvotāju datus un informācijas telpu. 4. bloks – nacionālā suverenitāte un drošība. Latvija ir valsts, kas pieder tās cilvēkiem. Mēs aizstāvām Latvijas drošību, neatkarību un cieņu visos līmeņos. Aktīva, nevis pakļāvīga ārpolitika
kas tiek balstīta Latvijas iedzīvotāju interesēs. Stingra imigrācijas politika, kas aizsargā Latvijas iedzīvotājus, Latvijas darba tirgu un saglabās sabiedrisko drošību. Valsts aizsardzības spējas stiprināšana, kas tiek balstīta tikai brīvprātīgajā un profesionālajā militārajā dienestā. Latvijas diasporas atbalsts un iespējas atgriezties mājās veicināšana. Nacionālās identitātes un kultūras mantojuma sargāšana kā garīgās aizsardzības sastāvdaļa. Un visbeidzot 5. punkts. Izglītība, kultūra un vide. Izglītība ir tautas nākotnes pamats. Mēs stingri iestājāmies par nacionāli atbildīgu izglītības politiku, kas veicina domājošas, spējīgas un pašapzinīgas jaunatnes attīstību. Zinātnes un pētniecības attīstību kā valsts inovāciju un konkurētspējas pamatu. Mazākumtautību valodu, kultūras un tradīciju cieņpilnu saglabāšanu Latvijas sabiedrībā. Kultūras pieejamību visos reģionos, radošās brīvības aizsardzību un kultūrvides saglabāšanu. Videi draudzīgu, bet reāli izpildām saimniekošanu, kas līdzsvaro cilvēku un dabas vajadzības. Latvijas zemes, ūdeņu un meža aizsardzību kā mūsu nācijas bagātību un nākotnes pamatu. Mūsu mērķis ir brīva, suverēna un saimnieciski spēcīga Latvija. Paldies!